Atkal tuvojās šausmas. Svētki, ēšana, svars, ārprāts. Bet paskaidrošu visam vienu mazu niansīti, kas ļaus jums, ja jūs labi sapratīsiet šo niansīti, ļaus jums vieglāk pārdzīvot šos te svētkus. Pat, ja jūs apēdīsiet šajās dienās, kas būs 2-3 dienas trakie svētki, ja pat apēdīsiet kaut kādas, nezinu, pieņemsim, 4000, 5000, 6000 kalorijas, liekajā svarā, ja tas ir taukos, kas nogulsnēsies, tie būs kaut pārsimts gramu tikai. Tad, principā, tas stress ir pārsimts gramos. Tas, ko jūs redzat uz svariem, tas ir zaļu saturs, ūdens un tā tālāk. Jūs dzīvosiet normālu dzīvi tālāk, jums tas viss aizies. Kādam tas aizies 2-3 dienās, kādam nedēļā, pusotrā nedēļā. Tas viss aizies. Tāpēc nestresojam par to, par ko nevajag stresot, baudam svētkus un galvenais neuzķeramies pēc svētkiem uz kaut kādām muļķībām, kaut kādām detoksikācijām, jo tie ķera jūs, tāpēc, ka tie tieši baida jūs ar to, ka tur būs jums tie baigie kilogrami un tagad viņiem ātri jātiek galā. Nē, nav, nekas īstenībā nav jādara, jo tur nav nekādi baigie kilogrami, tie ir pārsimts grami.